Kardinālās bojas ir domātas, lai jūs brīdinātu, piemēram, par kādu šķērsli. Tātad viņas brīdina būtībā par sēkļiem. Daudz, kur viņas saukā par sēkļu bojām. Ir arī tādas, ko sauc par atsevišķu bīstamības bojām. Tās stāv uz kāda liela akmens vai uz kaut kā tāda. Kāpēc tas ir svarīgi? Nevienmēr mums ir jūras karta par rokai, tāpēc vienkārši kuģojot mēs ieraugam, kad rekur ir kaut kāda boja, ko nes tā varētu nozīmēt. Piemēram, šī norāda, kad apēj šķērsli pa ziemeļu pusi, jo viņa pati ir uzlikta ziemeļu pusē. Savukārt šī norāda apēj sēkli par austrumu pusi, jo viņa pati ir uzlikta austrumu pusē. Savukārt šī apēj sēkli pa dienvidu pusi, jo pati ir novietota dienvidos no sēkļa. Bet šī ir rietumu boja, kas nozīmē, ka jāapiet vēl vairāk par rietumiem, jo viņa pati ir rietumos no sēkļa. Kā atšķirt? Ziemeļu bojai augšā egle, dienvidu palma, austrumu bojai tāda kā vietnamiešu cepuri vai kā sumisti tie sastopami austrumos, un rietumu boja ir kā francūzieti, kā viduklis, vai arī Westforvain citi saka. Tā kā šīs ir lietas, pēc kurām vieglāk var atcerēties, kas tā ir par boju. Savukārt šo trīsstūru spicumi norāda uz melno strīpu. Piemēram, austrumu bojai melnās strīpas ir augšā un apakšā, bet pa vidu ir dzeltena. Savukārt rietumu bojai melnā strīpa ir vidū. Naktī tās mirkšķinās vadoties pēc debes pusēm. Ja mēs skatāmies uz pulksteni, tad uz 12 būs ziemeļi, uz 6 būs dienvidi, uz 3 austrumi un uz 9 rietumi. Tātad austrumu boja mirkšķināsies 3 reizes. Tā, kas uz 12 jeb ziemeļiem mirkšķināsies nepārtraukti. Tā, kas uz dienvidiem 6 un 1 garš un uz 9 reizes. Savukārt atsevišķi bīstamības boja, tā ir 2 bumbas augšā, tā stāv tieši uz šķēršļa, un tā mirkšķināsies naktī 2 reizes, 2 zipšņi. Tā kā nav nemaz tik grūti. Tā kā atcerieties bojas, tās ir diezgan viegli atšķirt, un galā var jau kādu uzlīmīt, uz laivas uzlīmēt, lai tas vienmēr ir acu priekšā. Droši kuģošanu un nāc mācīties Nautika LV.